Sveiki! Tēgums Graudulis, mežs un vide. Šodien nedaudz pastāstīšu par mežu apsaimniekošanu. Ir dažādi uzskati, kas tas ir, ko tas sevī ietver. Un es pastāstīšu, kā es apsaimniekoju savus mežus un kā es sniedzu pakalpojumu apsaimniekojot klientu meža īpašumus. Par piemēru es izmantošu savu mežu. Šeit ir aizmugurē veikta atvērumu ciršana, turpat blakās ir kopta jaunaudze, tur ir mežs tādā brieduma stadijā, ir grāvis un aizmugurē tur ir agrāk cirsts atvērums, kurš ir apstādīts. Un tagad viss pa kārtai. Tātad, ja stāstu ļoti īsi, tad meža apsaimniekošana ietver tādus divus svarīgākos punktus. Pirmais ir ciršanas fonda veidošana un uzturēšana, lai īpašumā visu laiku viņš būtu ko cirst. Tomēr tā ir mežsaimniecība. Un otrais ir arī infrastruktūras veidošana, uzturēšana, tie ir meža ceļi un meža grāvi. Es mežā strādāju pēc dabai tuvas mežsaimniecības principiem, kas sevi ietver gan atvērumu veidošanu, gan arī dažādas izlases un kopšanas cirtas. Un tur ir tāda patiesība vienkārši jāsaprot, ja tas koks ir izaudzis, tad viņš ir izaudzis un viņš ir vienkārši laikus jācērt. Te uz tādu baltāukšņu var redzēt, kad jau kaut kur iekšā sāk mesties trupe. Tas ir nozīmē, ka pēdējais brīdis bija šo te veco laukmalu, baltāukšņas strēmeli nocirst, vienkārši uztaisīt atvērumu, un pēc tam tur nedaudz noteikti iesēsies kā degla. Te var redzēt tanī apaugušā laukā, kur ir nedaudz piestādīta eglis starp baltāukšņiem, tur jau veidojās smuks jaunais mežs. Tepat tās otrā pusē šī ir eglis tāda griestaudze, vecuma kaut kādi 40 plus gadi. Šobrīd jau tur ir jābūt samēram uzmanīgam, jo kaut kādā brīdī tur var parādīties arī mizgrauzes un tās egļu audzes. Visu laiku jāskatās, kas tur notiek. Tātad viens no veiksmīgas mežsaimniecības pamatiem ir arī meliorācijas sistēma uzturēšana. Šis ir vecais meliorācijas grāvis, kuru vispār pēc likuma īpašniekam pat ir pienākums uzturēt. Un viņš ir reiz pa reizēm jātīra, jo tas ūdens tomēr mūsu klimatā dažos gadlaikos ir krietni pa daudz. Un tālāk te ir tas atvērums, un te ir daļēji būs uz dabisko atjaunošanu, un tad daļēji ir arī pie mietiņiem ir arī piestādīti kādi ozoliņi, un tad pēc tam redzēs, kur tas mežs gribēs aiziet. Visreālāk te tas mans, ka būs maisīts egļu ozolu mežs, kas ir arī mans mežsaimniecības mērķis šajā vietā, izvēloties piemērotākās sugas. Dabai tuvu mežsaimniecība ietver arī kādas vidas elementu veidošanu. Te ir cirsmas malā tāda paveca apsa salīdzinot. Blakus ir speciāli nokrauta tāda zars kaudze, kur varētu būt kā bioloģiskās daudzveidības objekts vai kāda mikrodzīvotne. Un tur tālāk fonā ir paliels paveca lazdu pudurs, kur arī noteikti kaut kāda daudzveidība dzīvo. Tā, lai sadzīvo gan saimnieciskās intereses, gan dabas intereses. Nu jā, un tas, kas mežā paliek ārpus kadra, tas ir viss ar apsaimniekošanu, ir saistīti ar visu mežu dokumentācijas kārtošanu, tie ir meža apsaimniekošanas plāni, visādi iesniegumi, papīri un atskaites par padarīto. Un tā, un tas bija tāds ļoti īss un koncentrēts ieskats par to, kas ir meža apsaimniekošana un ko tā sevi ietver tādā manā uzskatā. Tātad īsumā tur ir 3 punkti, kas tur ir svarīgi. Pirmais ir svarīgākais patiesībā ir ciršanas fonda uzturēšana un veidošana, lai nodrošinātu meža nepārtrauktību un vienmēr būtu kāds certamais fonds, ko cirst un veidot jauno vajag. Tas ietilpst gan meža stādīšana, gan jaunaudžu kopšana. Otrais būtiskā daļa ir meža infrastruktūras uzturēšana un veidošana. Tas ir gan meža ceļi, dažādi izvešanas ceļi, mašīnu ceļi un arī grāvi, jo bieži vien tās nekoptās meliorācijas sistēmas
veicina atkārtoto pārpurošanos, un tad tur mežā rodās dažādas augšanas un darbošanās problēmas. Protams, kā jau visur mūsdienās, visur ir jākārto daudz dažādu papīri, bet tas jau viss pieder pie lietas. Paldies, ka skatieties! Ja jums interesē meža īpašuma apsaimniekošana vai konsultācijas par mežsaimniecību, man kontakti ir tur video lejā. Ja patīk šis video, spiežiet laiku. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies mežā!